paldies, ka piekrīt intervijai. Kā tev liekas par programmu kā tādu? Kāpēc viņa ir svarīga, ko viņa dod tev kā zinātniekam? Pirmkārt, es gribētu teikt, ka šī biofoto programma ir ļoti labi reklamēta, viņa ir labi saredzama manā skatījumā. Bet otrs, tas ir jauns veids projektu, var teikt. Viņi vairs nav kā klasiski ierastie projekti, kur galvenais fokus ir uz pētniecību. Tad šeit ir vairāk jāstāsta uz to inovācijas radīšanu, kā iepriekšējos pētniecības rezultātus turpināt, virzīt tālāk uz tirgus. Un tas ir arī mūsu stāsts. Faktiski mēs sākam ar iepriekšējā projekta rezultātu, kas ir valsts pētījuma programma MOTIS sauktā, kur tika izveidots tā sauktais optiskās filtrēšanas bāzēts šķiedrbrega režas sensoru mērpārveidotājs, ir tāda specifiska ierīce, un šajā projektā mēs meklējam viņai pielietojamības iespējas, un tāda viena virziens, kas ir izvēlēts, ir robotika. Kā uz robota roku manipulatoriem, tā sauktiem robota rokām, pielikt klāt arī optiskos sensorus. Kas ir tā inovācija, vai kas ir tas, kas ir tā principāla atšķirība no līdzīgiem risinājumiem, kas ir tas, ko jūs piedāvājat? Šķiedrbrega režas sensori, protams, paši par sevi nav nekas jauns, un tie ir jau sen zināmi, bet tas mūsu fokus ir tieši šī mērpārveidotāja daļa. Tās ir tās iekārtas, kas lasa šo gaismu un pārveido mums interesējošā mērījumā, parametrā. Šobrīd esošie komerciāli risinājumi galvenokārt ir salīdzinoši dārgi. Tie spektrometriskā tipa mērpārveidotāji, viņu cenas var būt pat vairāki 10 000. Un tas ir galvenais tāds ierobežojošais faktors šiem optiskiem sensoriem uz viņu plašu pielietojamību. Mūsu tā ideja ir izveidot daudz vienkāršāku, uz cita principa bāzētu mērpārveidotāju, kurš varētu būt arī labs risinājums priekš robotikas. Varbūt tiem zinātniekiem, kas vēl programmā nav piedalījušies, kāpēc viņiem vajadzētu piedalīties? Varbūt es varu netieši citēt amerikāņu ķīmiķi Linus Paulingu. Lai rastos labas idejas, ir jāsāk ar ļoti daudzām idejām. Un tad nākamais solis ir ideja vētīšana, var teikt. Paldies un veiksmes! Paldies!